Labdien! Mani sauc Kristīna Kastronova. Es esmu neirografikas instruktore un estētiskais koučs. Šodien partnerības projekta Lady Leader ietveros es prezentēšu vienu no neirografikas modeļiem, kas saucās Mēnes seja. Mēnes seja. Tas ir modelis, kas tika izveidots moduļa par intuīcijas attīstību ietveros. Tad šīs modelis ir veltīts mūsu pašu iekšējo spēku izpētei, lai pārdomātu mūsu pašu kompetences, talantus, raksturīpašības, dažādas savas puses. Un tā būs seja, mēnes seja, jo mēnes simbolizē sievišķību, tāpēc izdomāju ņemt šo simbolu. Lūdzu uzzīmēt lielu mēness apli, tā kā to izjūtat, formai nav jābūt perfektai, būs labi arī, ja jūsu aplis nebūs pilnīgi ideāls. Tad te ir mēness un jūsu seja, jūsu iekšējā seja. Uzzīmējiet mēnesī 4 krāterus, kas simbolizē 4 jūsu kompetences daļas. Kompetence holistiskajā pieejā sastāv no 4 dažādām daļām, kas ir zināšanas, prasmes vai iemaņas, attieksmes un uzvedība. Dažreiz tiek minēti tikai 3 no tām, dažreiz attieksmes apvieno ar uzvedību. Te es jums piedāvāju uzzīmēt visas 4. Kā jūs jūtat, cik lielas ir jūsu zināšanas? Jūs varat izvēlēties konkrētu tēmu, ko pārdomāt, vai līderību kopumā, un cik lielas ir jūsu zināšanas par šo tematu. Vai tas var būt arī kopumā par jūsu dzīvi? Cik lielas pēc jūsu sajūtām ir jūsu zināšanas, jūsu teorētiskās zināšanas? Cik daudz esat iemācījušies, cik daudz ir jūsu prātā? Jā, zināšanas ir kaut kas, kas paliek mūsu galvā. Varat arī ierakstīt iekšā kādus konkrētus momentus, konkrētus elementus, kāda veida zināšanas jums ir. Tātad daži atslēgas vārdi, kas ir šīs zināšanas. 2. krāteris ir prasmes vai iemaņas, praktiskās lietas, ko spējat izdarīt ar rokām, ar savu ķermeni, ar savu balsi. Varbūt jūs protat dziedāt, vai varbūt jums labi padodas komunicēt ar citiem, un varbūt panākt vienošanos, kaulēties, vai rakstīt poēmas, dejoļus, rakstīt rakstus. Tas var būt jebkas, kas jums šķiet ir jūsu prasmes. Tātad A, B, C, D, E. Manā gadījumā, protams, es strādāju universālo modeli ar A, B, C, D nosaukumiem, bet jūsu gadījumā lūdzu ierakstiet konkrētas atslēgas vārdus katrām zināšanām, prasmēm, iemaņām, attieksmēm un uzvedībai. Tātad prasmes ir praktiskās lietas, ko jūs spējat izdarīt. Attieksmes ir kaut kas, kas nāk no jūsu sirds, jūsu dvēseles, un tas ir kaut kas, kam jūs ticat. Varbūt tās ir arī jūsu vērtības, jo jūsu vīzijas, jūsu redzējums attiecībā uz dažādām lietām jums apkārt. Tātad, cik lielas un kādas ir jūsu attieksmes? Tās var būt attieksmes pret
kādām cilvēku grupām, piemēram, kāda ir jūsu attieksme pret bēgļiem, maziem bērniem, vai pret cilvēkiem ar invaliditāti un tā tālāk. Bet tās var būt arī vērtības kā tādas, mana attieksme pret Eiropas vērtībām vai mana sapratne par apkārtējas vides vērtībām, zaļajām vērtībām. Tātad dažādi attieksmes veidi. Uzvedība ir ļoti līdzīga attieksmei. Tas ir tā kā nākamais attieksmes solis. Kā mēs īstenībā rīkojamies, pamatojoties uz tā, kam mēs ticam un kā mēs dzīvojam, praktiski darām un realizējam mūsu attieksmes, kā mēs izrādām to, kam mēs ticam. Un ļoti bieži mēs varbūt varam par kādu tematu zināt daudz teorētiski, varbūt mēs spējam izdarīt praktiskās lietas, bet vai mēs reāli tās izdarām? Jo varbūt mēs tam neticam. Piemēram, ja jūs mācījāties, teiksim, mūziku, un jums ir augstākā izglītība mūzikā, bet jūs to nepraktizējāt, nestrādājat kā mūziķis, tad šie pirmie 2 apļi jums būs milzīgi un pilni ar dažādām lietām, bet jūsu attieksme un uzvedības apļi būs samērā mazi. Var notikt arī pretēji, kad jūs kaut ko iemācījāties, kaut ko zināt, bet īstenībā daudz ko reāli darāt praksē. Un tad pateicoties jūsu attieksmi un uzvedībai caur pieredzi, jūs iegūstat daudz vairāk. Un pastāv arī tāda iespēja. Lūdzu papētiet un salīdziniet, pāanalizējiet šo apļu izmērus un ko jūs pamanāt. Es, piemēram, redzu, ka manas prasmes un manas attieksmes ir diezgan vienādas, tās arī krustojas, pārklājās. Ko vēl jūs varat pamanīt? Vizuāli, piemēram, es redzu, ka attieksmes aplis ir diezgan liels, taču tajā iekšā nav tik daudz dažādu lietu, bet tās visas ir lielas. Un es tiešām sajūtu, cik tās ir milzīgas, cik blīvas tās ir. Papētiet arī, kuri apļi ir tuvu viens otram. Jūs varat redzēt, zināšanas un prasmes šeit iet roku rokā, prasmes un attieksmes pārklājas. Attieksmes un uzvedības ir tuvu vienas otram, tomēr te ir ievērojama distance starp zināšanām un uzvedību, un zināšanām un attieksmēm. Interesanti, ka kas tas ir un kāpēc tas tā ir, tad mēģiniet lūdzu pārdomāt šīs saistības, šīs saiknes. Lūdzu pievienojiet dažas līnijas, pat bez skatīšanās, pievienojiet dažas neirolīnijas. Tās var arī iziet ārpus mēness robežai, ārpus mēness sejai, tā, lai jūsu mēnesis nekarājas gaisā, lai tas ir savienots ar visumu. Un tagad, kad jums iekšā ir dažas līnijas, izpētiet, kas ar ko ir saistīts. A no zināšanām ir saistīts ar D no attieksmēm. Ko tas jums pasaka? Kādas ir jūsu atklāsmes par šo? B no uzvedības nav saistīts ne ar ko. B no prasmēm ir saistīts ar C no attieksmēm. Tad izpētiet galvenās līnijas un savstarpējas saistības. Un otrais solis, kas būtu jāizdara pēc neirografikas algoritma, ir apaļošana. Pievērsiet uzmanību arī tam, ar ko jūs sākāt, ar kuriem elementiem.
Te, kā jūs redzat, es sāku ar savām zināšanām, kas ir ļoti loģiski un savu veidu klasiski. Īstenībā tāpat, kā mēs darām, piemēram, universitātēs mēs mācamies, apgūstam zināšanas, lai būtu gatavi sākt apjaust savu saprašanu, izpētīt sevi, mūsu kompetences caur zināšanām. Tātad lūdzu apaļojiet, izvairoties no jebkādiem asiem stūriem. Nogludiniet tos. Tagad pieķersimies uzvedībai. Un kamēr jūs apaļojat, lūdzu pievērsiet uzmanību tā sauktiem 4 uzmanības punktiem. Skenējiet sevi 4 dažādos veidos virzienos. Tātad pirmais uzmanības punkts ir domas. Par ko jūs domājat, par kādām tēmām, kādi ir formulējumi, citāti jūsu prātā. Man norisinās diezgan aktīvs domāšanas process, un tas ir ļoti normāli. Tāpēc novērojiet un atzīmējiet priekš sevis, vai jūsu domas ir patiešām racionāli saistītas ar tematu, un, ja šķiet, ka nav, varat būt pārliecināti, ka īstenībā tas ir saistītas, bet simboliskā veidā. Tātad jebko, ko jūs izsakāt, mēģiniet savienot ar jūsu tēmu. Piemēram, ja jūs pateiktu kaut ko par pašu zīmējumu, par krāsām, par līnijām, atkārtojiet to vēlreiz un uzprasiet sev, ko tas nozīmē manā tematā. Ko šīs domas saka par manām kompetencēm, par manu mācīšanos, par manu līderību, par manām raksturīpašībām. Ko tas nozīmē simboliski, metaforiski? Nākamais uzmanības punkts saucas emocijas. Kā jūs jūtaties? Mēģiniet nosaukt emocijas. Nav nemaz tik vienkārši nosaukt emocijas, vai esat dusmīgs, vai laimīgs, vai apmierināts, vai ir augsti, aizkaitināts varbūt, interesēts, jūtaties vainīgs. Vēl kaut kas, kas nāk prātā. Tad kā jūs jūtaties un kādas ir tās emocijas un jūtas? Trešais uzmanības punkts saucas ķermeniskās sajūtas. Kas notiek jūsu ķermenī, kamēr jūs zīmējat? Kur tas notiek jūsu ķermenī? Kādas ir šīs sajūtas? Vai patīkamas? Traucējošas? Kas tieši notiek? Varbūt kaut kādas sāpes, kut varbūt, svīst, raudājat, izsalkums, gribas gulēt, nāk žāvas. Kas ar jums notiek? Vai šīs sajūtas ir nemainīgas, vai tas mainās, kad pieskaraties dažādiem jūsu zīmējuma elementiem? Mēģiniet novērot sevi un skenēt sevi visu laiku, nepārtraukti. Kas notiek? Ļaujiet tām visām sajūtām būt. Ja gadījumā, kamēr ieklausāties ķermeņa sajūtas, atnāk kādas domas, viss ir kārtībā, ļaujiet tam arī būt. Visi 4 uzmanības punkti
ir vienlīdz svarīgi, un tas ir normāli, ja kādi no tiem vairāk izpaužas. Un strādājot ar vienu vai otru tematu vai modeli, mēs ļaujam tam būt. Izpētam un pieņemam. Un 4. uzmanības punkts ir vīzijas. Tās ir vizuālās domas, kas mums ir, un tās var būt vizuālās atmiņas no mūsu pagātnes. Bet tie var būt arī vizuāli sapņi par mūsu nākotni, vizualizācijas. Tās var būt arī vienkārši simboliskās vīzijas, kas kaut kādā veidā ir saistītas ar tematu. Visu, ko jūs redzat vai iedomājaties, kā redzat, mēģiniet dziļāk izpētīt. Mēģiniet ieraudzīt vairāk detaļu, ko jūs tur atpazīstāt, kas notiek ap to, kādas ir detaļas, cik tuvu tās ir jums un kur viss notiek, krāsas, ko jūs redzat. Tad mēģiniet attīstīt vīzijas, ieraugot vairāk detaļu. Ja tas ir par nākotni, tad jums ir iespēja attīstīt jūsu vizualizēto ideju, tā, ka jūs to gribētu, izveidot savu plānu. Gandrīz gatavs, vēl mazliet apaļošanas. Un vēl mazliet sevi skenēšanas visos 4 uzmanības virzienos. Un 4 virzieni. Un 4 krāteri, mūsu kompetences sastāvdaļas. Gandrīz gatavs. Nākamais, ko izdarīsim, protams, izkrāsosim. Svarīgi, lai mēs ar to pašu krāsu apvienojam, integrējam vairākus laukumus, vismaz 2 blakus esošus. Tātad nevis krāsojam katru atsevišķu laukumu citā krāsā, bet apvienojam, integrējot, nevis atdalot. Pajautājiet sev, ko šīs krāsas jums nozīmē. Kāda ir jūsu attieksme pret tām? Kādas ir asociācijas, kur jūs izmantojat tās atkārtoti? Nav obligāti jākrāso katrs krāteris savā krāsā. Tas patiešām ir jūsu ziņā. Varbūt jūs aizkrāsosiet katru mazu daļiņu no kompetencēm, no zināšanām, no attieksmēm, no uzvedības atsevišķā krāsā. Vai varbūt kādi krāteri būs vienā krāsā. Varbūt jūs izvēlaties iekrāsot viļņus, šādas līnijas, nevis apļus, un tas viss ir jūsu ziņā. Kā jūs to izjūtat šeit un tagad?
Un tad iekrāsošu pašu seju, mazliet dzeltenīgumā. Pievienosim krāsas arī fonam. Nav obligāti jāizmanto viena krāsa, varbūt vairākas pēc jūsu sajūtas. Gaišāku. Zildenu. Vēl viena lieta ir iespējams pārveidot jūsu realitāti vai jūsu vēlamo realitāti. Piemēram, ja jūs pamanāt, ka jūsu zināšanas ir diezgan mazas, un jums gribētos, lai tās ir apjomīgākas. Ja jūs vēlaties, protams, bet varbūt arī nē, jūs varat izvēlēties, vai vēlaties pārveidot un palielināt tās. Un tā par visiem jūsu krāteriem jūs varat izdomāt to samazināt vai palielināt. Jūs varat arī ko pievienot iekšā, varbūt jūs pat vēl nezināt, kas tas ir. Varat uzzīmēt dažus apļus tuvāk vienu otram vai tālāk. Tas viss var notikt patiešām sajūtu līmeni, vienkārši vizuāli, lai uztaisītu harmoniskāku zīmējumu. Piemēram, vienkārši paskatoties uz manu mēnes seju, es teiktu, ka tā ir mazliet disbalansā šeit. Varbūt es gribētu to uztaisīt lielāku. Racionāli domājot, iespējams, man negribētos, lai šīs lielās zināšanas ir tikai teorētiskās zināšanas, bet tā vietā iespējams vairāk uzvedības un varbūt vairāk dažādu iemaņu. Tad es pievienošu vairāk prasmju, par kurām es vēl nezinu, kas tās ir, vai varbūt jūs zināt kādas konkrētas iemaņas, ko gribētos pielikt klāt. Piemēram, valodas, varbūt spēju runāt citās valodās vai kādas dzīves prasmes. Varbūt spēju orientēties jaunās vietās, piemēram. Jūs varat pievienot dažus elementus iekšā, vai jūs varat arī uzzīmēt kaut ko lielāku. Un to var izdarīt šādi. Es pārveidoju, kā es vēlos. Es vēlos vairāk rīcības un es gribu vairāk dažādu iemaņu. Nopaļojam, integrējam, harmonizējam, skaisti. Vēl mazliet pamainīt krāsas, lai ir skaidrs, ka tas pieder šim krāterim. Nākamais solis. Lauka līnijas. Paņemiet biezāku marķieri, uzzīmējiet vismaz 2 līnijas, kas šķērso visu zīmējumu no vienas līdz otrai lapas malai. Šādi, vismaz 2, bet varbūt arī vairākas. Un tad pēdējais solis ir fiksācija. Ar biezo marķieri atkal jūs varat uztaisīt pēdējo apli, lai tas ir risinājums šeit un tagad. Un šī ir vissvarīgākā daļa. Man parasti vairāk patīk izdarīt fiksāciju ar aizvērtām acīm. Un kad atvērsiet, jūs varat papētīt, kas ir iekšā, no kā sastāv jūsu fiksācija.
šis ir mājiens, ko mana zemapziņa mēģina man iedot par to, uz ko koncentrēties, kā attīstīt manas kompetences. Te ir mana mēness seja, izpētiet savējo, veiksmi!